Stop! Tev noteikti šis ir jāzina. Aizvien pastāv ļoti daudz skaistumkopšanas meistari, kas bieži veic dažādas procedūras, taču nezina par stingriem higienas pasākumiem, kas jāievēro. Turklāt daudz izmantotie instrumenti ir asi, un ja tie nav pareizi sterilizēti, var pārnest slimības no viena klienta uz otru. Personāla roku higiēna arī ir ļoti svarīga, un lai gan daudzi darbinieki zina, cik svarīgi ir veikt pamatpasākumus, tostarp roku mazgāšanu, nevienmēr visi darbinieki to praktizē. Parunāsim par manikīru. Asiņošana, ko nereti izraisa noņemot kutikulas bez atbilstošas instrumentu sterilizācijas, var būt nozīmīgs B un C hepatīta vīrusa inficēšanās faktors. C hepatīta vīruss ir sabiedrības veselības problēma, kas skar aptuveni 150 miljonus cilvēku visā pasaulē. Ja runājam tieši par manikīru, tad inficēšanās visbiežāk notiek atkārtoti koplietojot vai nepareizi sterilizējot manikīra instrumentus. Pievērsīsimies, piemēram, Brazīlijai. Šeit meistariem ir salīdzinoši maz zināšanu par infekciju pārnēsāšanas veidiem. Pētījums, kurā tika pārbaudīti drošības standarti Brazīlijas pilsētā San Paulu, manikīra un pedikīra meistaru ikdienas darbā liks aizdomāties. Šis pētījums ietvēra 100 skaistumkopšanas salonos strādājošus manikīra un pedikīra meistarus izlases veidā. Profesionālo drošības standartu ievērošana ir bijusi kritiska. Tikai 5% izmantoja vienreizējās lietošanas cimdus, nemazgājot rokas. 93% izmantoja iepriekš nesterilizētus darba instrumentus un tikai 7% izmantoja vienreizējās lietošanas materiālus. Paskatīsimies tuvāk, kas notiek ar nagu vīli pēc vienas izmantošanas reizes. Lai to noskaidrotu, mēs, Urzo komanda, devāmies pie manikīra speciālistes Simonas, kura piekrita mūsu eksperimentam. Simonai, kā manikīra speciālistei, ir patiesi augstas higienas prasības, un viņa ievēro visus nepieciešamos drošības standartus. Mēs viņai iedevām jaunu, neatvērtu nagu vīli. Pēc viena klienta nagu apstrādes vīli ievietojām sterilā maisā un nogādājām to Bior. Bior laboratorijā nodevām šo nagu vīli testēšanai. Speciālisti veica visas nepieciešamās darbības paraugu noņemšanai. Tālāk sekos, kas neticams. Atgriežoties pie paraugiem pēc nedēļas, lūk, kas tika atklāts uz nagu vīles pēc vienas izmantošanas reizes. Pelējuma baktērijas. 6 kolonijas 1 milimetrā. Lieki teikt, ka rezultāti mūs šokēja. Uz vienreizlietojamiem materiāliem pelējuma baktērijas nedrīkst būt vispār. Pastāv dažādi pelējuma veidi. Daži no tiem ir patogēni cilvēkiem, un ja šie pelējumi nonāk saskarē ar bojātu ādu, tie var iedzīvoties un izraisīt infekciju. Tad, kas notiek ar instrumentiem, kas netiek mainīti? Daļa manikīra meistaru praktizē šādu opciju. Savukārt cita meistaru daļa saglabā katram klientam savu nagu vīli, ievietojot to aploksnē uz aptuveni 3 līdz 4 nedēļām, jeb līdz nākamajam šī klienta apmeklējumam. Taču arī šādi darīt nedrīkst. Baktērijas, kas atrodas uz nagu vīles pēc vīlēšanas, nekur nepazūd. Ievietojot tās aploksnē, tās tikai turpina attīstīties. Lūk jums rezultāts, kā attīstās baktērijas 3 nedēļu laikā. Vai tu kā klients vēlētos, lai tavs meistars izmanto nagu vīli, uz kuras patiesībā atrodas šie brīnumi? Pārliecinies, ka tavs meistars izmanto vienreizlietojamos materiālus un sterilizē instrumentus. Vai varbūt tu, kā meistars, esi gatavs riskēt ar savu klientu veselību? Nerunājot jau par reputāciju. Mēs, Urzo, esam tikai par vienreizlietojamiem materiāliem, tādēļ mēs ražojam patiesi augstas kvalitātes maināmās nagu vīles, lai tu varētu pasargāt sevi un citus.